Labdien! Mēs esam studijā Vējpuķi un šodien mēs paskatīsimies ļoti svarīgu lietu, kas saistās ar rāmēšanas slāņiem un paskatīsimies, kā norit darba ierāmēšana, ņemot vērā, ka mēs to daram paši. Parasti cilvēki to izvēlās darīt rāmēšanas darbnīcā, bet māksliniekiem, kuri vēlās paši kontrolēt visu procesu un arī varbūt radīt paši savus rāmjus, ir vēlams darīt to pašiem. Un rāmju slāņi tiek sastiprināti ar nagliņu palīdzību. Ja? Šajā brīdī es šo rāmi izjaucu, ja? Lietojot mazas knēblītes un izvalkot šīs mazās nagliņas, kuras ir rāmim apkārt gar maliņu ienaglotas. Ja? Ja rāmis būs izgatavots no ļoti cieta koka, varētu būt grūtības gan ar šo nagliņu iedzīšanu kokā, gan ar stiprinājumu iestiprināšanu, tā ka tas ir jāņem vērā. Konkrētais rāmis ir izgatavots galvniecības darbnīcā pēc īpaša pasūtījuma. Un tūlīt mēs redzēsim, no kā tad īsti sastāv ierāmēšanas slāņi. Ja? Nagliņas mums ir izņemtas un ar nelielu spiedienu stiklu mēs varam šos slāņus tā kā izcelt ārā no rāmja. Ja? Un tagad mēs redzam, ka šos rāmēšanas slāņus veido pirmais slānis pats koka rāmis, otrais slānis stikls, tālāk trešais slānis ir paspartū, kurš konkrētajā gadījumā arī pats sastāv no diviem slāņiem. Paspartū izveidi mēs jau skatījāmies iepriekšējā video, un preskartons, kurš aizver visus slāņus ciet un visu satur kopā. Tagad šī gadījumā mēs paskatāmies, kā tad viss tiek samontēts, ņemam mūsu darbu, ievietojam viņu iekšā, protams, vienmēr pārbaudam, kur ir augša, kur ir apakša. Jā, jo arī tas mēdz sajukt. Šādi viņš tiek iesēdināts iekšā paspartū. Kas ir svarīgi? Kāpēc? Vispār tas ir svarīgi, jo šie rāmji būtībā tiek sagatavoti ne jau tikai konkrētajai bildei, bet viņi var tikt lietot atkārtoti. Tātad, ja mums ir jau ekspozīcija, ņemam ārā iepriekšējās bildes, liekam iekšā citas, ja? Un lietojam rāmi atkārtoti. Tālāk mēs jau varam uzlikt virsū noslēdzošo slāni, bet, kas ir ļoti svarīgi un ko es jums iesaku vienmēr pārbaudīt, ir uzmanīgi pacelt bildi, ja, un pārbaudīt, vai tur viss ir labi. Jo mēdz būt tā, kad iebirst kāda skaida vai kāds puteklis, ja, un ja jūs jau būsiet aiznaglojuši visus slāņus ciet, ja, jums nāksies visu atkal taisīt vaļā, jā, un tīrīt, jo neskatoties uz to, ka mēs stiklus notīram, bieži mēdz būt tas, ka tomēr kaut kas iebirst, jā. Un tagad notiek stikla aizvēršana, jā, arī ar šīm pašām nagliņām, kuras vēlams likt vienmēr vienos un tajos pašos, jā, caurumiņos, nevis katreiz citus, jā. Un gar katru malu, ar nelielu atstarpi liekam šīs naglas, lai rāmis stingri turētos cietā un nekas mums nekrist ārā. Un beigās jau mums ir ierāmēts darbs, jā, kuru mēs varam eksponēt. Paldies! Veiksmi jums rāmēšanā!